Sveicināti, dārgie draugi! Mani sauc Ričards Puets, es esmu fotogrāfs, un es parasti taisu nedēļas apskatus, un šīs nedēļas apskats bija 2 nedēļu garumā. Man bija laiks, un jums bija laiks iesūtīt bildes. Un tagad mēs apskatīsim viņas īsi un konkrēti, nekādu maigumu nebūs. Runčīs atnāca ciemos. Gribētu pateikt, ka es nebūšu tik maigs, cik es parasti būtu šoreiz, bet paldies par iesūtītājiem bildēm. Apskatīšu īsi, ātri, un arī parādīšu savas bildes. Un beigās arī pateikšu tēmu nākošajai nedēļai. Uzmanību! Sveicināti vēlreiz, dārgie fotodraugi! Atvainojos par troksni, kurš bija pirmīt. Tas bija koks, kurš berzās ap mikrofonu. Iepriekš to nepamanīju, iedodiet. Nedaudz nācās paties to ievadā. Tad sākam mēs uzreiz ar blondā bildēm. Un ko mēs tajā varam redzēt? Mēs redzam akmeņus un kaut kādus krūmus. Būtībā mēs redzam, ka priekšējā daļa šī te ir izvirzīta nedaudz priekšā, atrodas vairāk mazāk vienā pusē, bet redzam, ka horizonts ir sadalīts divās daļās. Un šeit nav nekā tāda, kas liktu pateikt bildē wow, izņemot šo te. Jā. Šis ir interesantākais šajā bildē, piedod blondais. Bet bildes vajag taisīt ar kaut kādu jēgu un saturiski vērtīgus, lai būtu interesants. Tu redzi šos te akmeņus priekšā, jā? Kaut vai, ja mēs ņemam par tekstūrām, redzi šos te malā. Viņi kādu interesantu mozaiku gan jau ka veido. Ja viņi būtu nobildēti šī te vietā kopumā, manuprāt, būtu interesantāk. Un debesis pašas pa sevīm arī smukas. Kaut ko vajadzēja novietot kaut kādā leņķī tie paši akmeņi, bet šī bilde nav tāda, kura pateiktu, wow, tev iet ar fotografēšanu. Nē, diemžēl tā nav. Līdz ar to ejam tālāk, blondais, piedod, šoreiz nav par ko te runāt. Mēs atpakaļ pie Renča motokrosa bildēm. Ne pirmo reizi un ne pēdējo, jo tas ir mūsu aktīvais fotogrāfs, kurš darbojas motokrosa laukā. Un ko mēs redzam? Kā parasti patīkamas bildes, un mēs redzam, kādi nosacījumi. Nav centrā, tas ir viens. Kadrs sadalīts horizontos, mēs redzam, ka divas zemes, viena, teiksim, debesis, jā, tels notiekošais. Atstāta vieta, lai motociklis virzītos uz to pusi, jā, uz kreiso pusi viņš brauktu, viņam ir vieta. Līdz ar to mums ir vieta acī, kur minēt, kur viņš dosies tālāk. Un tas ir labi, šī bilde ir patīkama. Tad nākošais, te praktiski pa centru pieņemu, ka autofokusa punkti ir centrā, un tur arī visvieglāk nokert šo kadru. Patīkami, ka mēs redzam cilvēkus fonā, izskatās diezgan taisns attiecīgi pret braucēju horizonts. Viņš ir diezgan ass, bet izskatās, ka pielietots pārāk daudz sharpen funkcijas un uzreiz tāda graudainība maziņa, jā, redzam, tur visapkārt bija. Bet tomēr bilde super asa, braucējs ir ass. Mēs redzam, kaut kas notiek. Vienīgi fēni būtu, ja tomēr būtu neliela nobīde, lai mums būtu virzienā, uz kurieni viņš dotos. Bet arī bilde nav nevainas. Redzam nestandarta kropu no Renča, kvadrāts. Nezinu, kādēļ tieši tāda izvēle, vienkārši gribējās viņam tā. Nekā īpaša šai bildē, parasti bilde. Būtībā, braucējs, protams, ir super, man nav nevainas par to. Bet bilde kā tāda, ne emociju, ne kāju, varbūt nedaudz pat neesapējā, tas nav tik liela škroba. Ja pabildējis pats un zinot, kā viņa traucas, tas laikam tomēr nebija asinājums, tas ir vienkārši troksnis. ISO 1800, jā. Tas varētu būt troksnis bildē, jo liels ISO, bet tādas lietas laikam nedabūsi. Tajos gaismas apstākļos savādāk. Tā ka, sorry, nepamanīju sākumā. Atgriezīšos. Šeit 400 tīra bilde. Nē, tomēr es pateiktu, ka sharpens lietots tomēr. Labi, nav tik būtiski. Nestandarta krops, kā jau teicu, bildē vairāk mazāk nekā īpaša nav. Kustības, kurien viņš dodies, nav. Braucējs kā braucējs, neko viņam mums nepasaka. Nākošā bilde mēs redzam, ka Renči sāka izmantot nestandarta kropus, kas ir patīkami. Uz sienas vai uz desktopa izskatītos diezgan fēni šāda bilde. Vienīgi, ko es izdarītu, atstātu nedaudz šeit vairāk vietas, jā, šādu te līniju. Manas gaumas, jo viņš būtībā iespies nedaudz maz galvas. Tur
kaut gan pirms galvas vēl vietas ir kā vairāk mazāk ok. Šeit. Bet tas viss ir subjektīvs, bilde ir interesanta. Apstrādes ar citu Malcis Renci, ka viņa ir diezgan konstanta. Mēs praktiski vienmēr redzam vienādu apstrādi. Tā ka nav tāda brīnuma, ka vienreiz Rencis taisa tā, otrais tā. Nē, viņam izskatās, ka kolektīvi apstrādātas bildes patīkami. Tā, labi. Šī ir super, šī man patīk. Redzam dinamiku, dubļi aiziet, labi nokirts brīdis. Ļoti labi nokirts brīdis. Braucēja kāja, actions un miermīlīgi soļojošs tāds skatītājs, kuram viss vienalga. Man patīk fēna bilde. Un arī redzam, ka interešu centrā vadītājs atrodas nav tieši pa centru, ja priekš sevis ņemam. Sadalīts, var teikt, kā parasti 2/3 augšas, 2/3 zemes, kā arī 2/3, var teikt, lielākā puse tukšuma kadrā, viena braucējs un ir vieta, uz kurieni viņš dodas. Tā ka visi pareizie nosacījumi ir izpildīti. Pirmā bilde mums ir pirmais iesūtītājs, Arkas vai arī tāds viņam niks, nekādu watermarku nav kā blondēm, bet viņš iesūtīja diezgan saudabīgas bildes, tā ir makro bilde, nav tik vienkārši uzņemt, un te mēs redzam acis un visu pārējo, kas ir diezgan fēni, šādas bildes ir grūti nokirt, pats zinu, jo ar makro, mēs redzam, cik daudz asumā mums ir, teiksim 3-4 mm, varbūt mazāk pat. Tādēļ, lai tiktu šis viss asumā, ir labi jāpacenšas. Malcis, šī bilde ir fēna. Vienīgais, atkal gaumes lieta, ka, viņš aizgāja nedaudz horizontiņš. Bet tātad viņa paliek garlaicīgāka. Varbūt tomēr atstāsim tavu variantu, kā bija, vai arī vēl vairāk sašķiesim, vai prātā. Jā, vēl vairāk. Visādā gadījumā bišķi varētu vēl vairāk paspēlēties ar krāsām, lai padarītu viņu indīgāku un interesantāku. Kā šādi. Bet bilde ir interesanta, tāda grūti nokirt. Labi, ejam tālāk. Pirmais, kas krīt acīs, es domāju, pat jums nesakot, jūs man arī pateiksiet, kas mums notiek ar horizontu. Horizonts mums, ja mēs paņemsim līmeni un novilksim pa horizontu, viņš mums teiks, horizonts bija šķīps. To ir vienmēr jāpievērš uzmanību. Mēs taču jau fotografējam vairāk mazāk, kā profesionāli. Jā, šī te zeme aiziet, bet tā ir zeme, cilvēki tik un tā taisni stāvēs, nevis kā dzērāji gāzīsies. Bet horizonts, jūra nekad negāzīsies. Neko nepadarīs, ja jūras krasta līnija ir šāda, jā. Bet tas, ka jūra aizbrauca, tas gan traki. Otrā lieta pievērs uzmanību, kadrā redzam punkti, jā, šie te punkti, diemžēl izšķirspēja maza diezgan bildē, redzam, ka pleki tādi. Tie pleki ir parasti no sensora, jo sensors ir netīrīts, un ja tā ir DSLR kamera, tad vajadzētu viņu iztīrīt, lai tie pleki pazustu. Jo lielāka diafragma, un šeit arī plekis, jo lielāka iespēja, ka mums parādīsies pleki uz sensora, jo mazāk, jo attiecīgi mazāk. Diafragma izmantot, lai pēc iespējas vairāk asuma dabūtu bildē. Slēdzis diezgan labs, ISO 100, gribēju vairāk detaļu. Malcis super tādā ziņā. Silēti arī smuki panāk, tikai no tiem plekiem parasti ir jātiek vaļā, jā, kaut vai ar šitādu te lietiņu, jā. Daudz neizņem, bet atkal krietni interesantāk tā. Šeit ne. Tā kā ja sensors ir netīrs, vieglāk, protams, iztīrīt par 5 eiro pie Vībes, tā ir tāda kā reklāma, viņam Brīna ielā, tur viņš diezgan ātri 5 eiro vai arī pasūtīt komplektu un pašam tīrīt, bet ieteiktu tomēr aiznes viņam un iztīrīt par 5 eiro, bez liekām galvas sāpēm un par komplektiem, kuri maksā, teiksim, normāli 14-15 eiro vai pat 20, lai iztīrītu vienu reizi pusgadā, varbūt tas nav vērts. Vismaz tam, kurš bildē vienkārši savam priekam. Ko mēs atkal redzam? Smuks ledus attiecībā pret viņu vairāk mazāk horizonts ir taisnis, bet, ko mēs redzam atkal fonā, horizonts atkal ir aizbraucis. Nevar būt tā, ka jūra aizbraucis, vai ne? Lāk. Viss ir ok. Un šajā brīdī, kaut gan, pat neizrītināja, smutulīt galvu. Šādi galva brauc uz kreisli šķībi sēžu, tādēļ liekas, ka varbūt ne tā.
Bet visādā ziņā interesants ledus. Mums ir kaut kas, kas veido priekšplānu, aizbrauc ledus un miglaines debesis. Visumā kadrs vairāk mazāk interesants, vismaz man vairāk patīk par tiem pirmajiem akmeņiem, ko mēs redzējām. Parametru izvēlē turējās pie bāzes ISO, diezgan patīkami, objektīvs parasts, bet 6.3 vai bišķi jāsāka bildi. Patīkami parametri, nekā krimināli, viss ok. Ļoti smuka bilde, mums ir līnijas, kas ieved kadrā un aizved miglā, ļoti feini. Kadrs gan sadalīts uz, teiksim, uz pusi, ja tomēr mēs panāktu kaut kādu balansu ar to visu kadrēšanu, jā. Tagad nestandards, ka man krops ir uzlikts. Tā, kur man ir kropa mērogi, aspect ratio. 2:1 mans mīļākais kropa reitings. Un nodotas protams, uzņemšanas brīdī bišķi to visu vajadzētu mainīt. 2 soļus, teiksim, pa kreisi, lai kompozīcija vairāk mazāk būtu. Jo, kad ir tieši pa centru, tas padara, nevienmēr, protams, bet tas padara bildi primitīvāku dažos gadījumos, un manā gadījumā šis ir viens no tiem, kad bilde paliek vienkāršāk. Kā arī ar krāsām. Es zinu, ka tā ir migla, bet vajadzētu vai nu aiziet otrādāk izgaišināt. Kaut kā trūkst. Kaut kā vienkārši trūkst. Vienkārši kaut kāda, zini, tāda knifiņa, kad gribas vai nu vēl miglaināka, teiksim, jā. Kaut kāda knifiņa trūkst šai bildei. Tā, rozīnītes. Bet visādā ziņā šī vieta ir veiksmīga vieta. Ja nāksi vēl bildēsi, droši vien sanāks vēl labāki kadri. Ejam tālāk. Malacis apsveica horizonts. Ja mums ir ūdens, vienmēr pēc ūdens var skatīties. Brīdis gan ir notverts, burvīgs ar, kā to sauc, varavīksni. Tā kā varavīksnes strautiņš, es pieņemu, ka tā ir strūklika kaut kur smuki. Kaut gan horizonts ir sadalīts uz pusēm ar ūdeni, jā, bet pats kadrs ir smuks. Tādi brīži vienkārši dažreiz ir labāki par tehnisko izpildījumu. Nogriezīsim kaut vai šādi. Varbūt bišķi. Jā, redzam, kad kaut kāds balans ir kadrā, teiksim, viena trešdaļa vai bišķi vairāk ūdens un 2/3 negatīvā. Tomēr ir smukāk, kad mums ir kaut kas noteikts, nevis šķolk, kā krīvi saka, un viss. Redzam, ka gan šķībi, gan greizi, bet moments ir superīgs. Tādēļ mums par laimi ir gan Photoshopi, gan Painti, gan daudz nedažādāku programmu. Bet pirmais, ko ir jāievēro, tā ir bāze, parametrs, horizonts. Horizonts bildēs, kad mums ir laiks un mums atļaut to kompozīcija, viņu ir jātur taisni. Skatāmies tālāk, apsveicu laikam numur 3 vai kas, kā tā saukt. Atvainojos, ka uzreiz tik skarbi, jā, jo visas tavas bildes un visās horizonts, tas nav kā uzbrauciens, bet tas ir kā padoms noteikti. Ja visās bildēs ir horizonts, pirms nākošreiz nospied podziņu, padomā nedaudz par horizontu, jā, lai viņš būtu taisns. Un otrais arī kompozīcijas ziņā, šis gan ir diezgan interesants, jā. Mums sanāk, ka interešu centrā šis te vairāk mazāk novirzīts no centra, kaut gan šis centrā novirzīts no centra bišķi. Un vienīgais, kas man atkal nepatīk, ir tas, ka mums tieši pa vidu sadalīts. Es vai ne pieliktos zemāk, jā, vai nu uztaisītu šādi te. Un bilde pati pa sevīm uzreiz paliek interesantāka. Zinu, ka šādas brīžas un šādas bildes ir diezgan daudz internetā, jā, bet vajadzētu pieturēties pie bāzes fotogrāfijas likumiem, ja gribam padarīt kadru, kas ir acī tīkams. Pagaidām tu atrodi visas superīgākās vietas un superīgākos brīžus. Ja tu piestrādāsi bišķi pie tās tehnikas, kā nobildot to vai pēc apstrādē mājas apstrādāt, jo es bieži griežu un kropoju līdzina horizontu, bet es nesūtu savas šķībās bildes kādam uz apskati un pateikt, paskaties, man feina bilde. Bet ja viņa būs šķība, tas uzreiz novērš no tā feinuma, no tās pašas varavīksnes, no šiem baļķīšiem vai nezinu, kā sauc, laipas, laikam kādreiz bija. Un tālāk, šī ir mana bilde. Beidzot, es aizbraucu uz motokrosu, kā Rencis.
Un redzam, ka tā bija mana pirmā reize motokrosa bildēšanā. Bija ļoti saulains, līdz ar to man bija viegli, ļoti viegli bildēt, ne tā kā Rencim, kad viņam vajadzēja celt ISO. Un es testēju objektīvu Sigma 72.8, tika man uz rokām. Redzam, ka šeit nav bišķi fokus ir aiz viņa. Kā noskaidrojās testēšanas laikā, tas objektīvs man bija tur pirmo dienu, ka fokusam neliels front fokus, kuru es izlaboju pēc kādām stundām 2. Es beidzot sapratu, ka viņš man netrāpa pārsvarā un bišķi aiz vadītāja, ja mēs paskatīmies uz numuru. Jā, numurs būs asāks nekā šoferis un dubļi. Tas nebija tas, ko es gribēju. Redzam, ka aiz viņa elkoņi, jā, redzam, tās granulas perfekti asas. Tas bija tas, ka fokus bija nobīdīts. Dienas, kā jau teicu, pēc pāris stundām es atradu vainu un noregulējot kameru, vairāk mazāk jau es dabūju to, ko man vajag asu, jā, un smuki asu. Un tas ir uz f2.8 un ISO 100, kā turējos pēcapstrādē. Pēcapstrādē tā ir mana galvenā lieta šajā gadījumā, jā. Ja Rencis vairāk pieturējās pie viņetes, pie šādas te, tas būtu Renča stils, un šeit vajadzētu fotorencis ielikt. Bet dotajā brīdī man vienkārši negribējās neko tādu. Man patīk dinamika, mēs redzam, ka viens seko, otrs raujas uz priekšu, redzam, ka kaut kas notiek, arī vieta pagriezienam ir visam, kaut gan es fokusējos pārsvarā uz centrālo punktu, tik un tā es nokēru šādu brīdi. Es domāju, arī jūs nokirsiet. Kā arī šeit mēs redzam karoks, actions, lidojums. Šādas bildes patiesībā ir diezgan vienkārši noķert, ja tu zini, kur notiks un kā notiks. Pirmkārt, šajos līkumos es zinu, kur viņi iegriezīsies, un arī šis. Es vienkārši gaidu tur izdevīgu brīdi. Jau nofokusējies, teiksim, kaut kur šeit riepas diapazonā vai arī bišķi agrāk, un tad, kad viņš ielido kadrā, nofokusējies uz viņu. Līdz ar to motoram vajag mazāk iet, un lielākas iespējas, ka es trāpīšu tieši fokusā. Te gan bija bišķi savādāk, manuprāt, es fokusējos uz riepu, kas ir tur, un tad nedaudz nobīdīju objektīvu, un tad, kad viņš ielidoja kadrā, tad jau bija sērija veida, laikam, 3 kadri vai 4 kadri sekundē, kas man tur bija uzlikts, un tad viņš vienkārši ielidoja man pareizajā vietā. Šeit arī es nofokusējos vairāk mazāk uz šo džeku, un tad man centrālais fokusa punkts atradās šeit, es gaidīju, hop, palieciens, pieliku bišķi klāt pie fokusa un kšķok, gatavs. Mēs redzam, ka viņš ir ideāli as, vai viņa dibens un numurzīme un visu motoram, jā. Redzam, ka vienas 1250 pietiekoši lai apstādinātu kustību. Izņemot, ka redzam riepas bišķi vēl tādas durkainas, jo viņas grozījās. Bet visādā ziņā super. Un sīkie actions, kā parasti, vajadzēja. Man vienkārši gribējās atbildēt motokrosu. Renča gan nebija, ka ne jau, ka mēs citā saskriesimies, bet man bija laiks un es aizskrēju šo. Un šī arī būtu pēdējā šīs dienas bilde. Izskrēju pēc iespējas ātrāk, bet kā parasti aizņēma diezgan daudz laika, atvainojos par to. Un nākošās nedēļas tēma, vai precīzāk nākošo 2 nedēļu tēma, gribētu padarīt to par high-key variantu. Jeb cenšamies līdzīgi kā šai bildē, kad gaišie toņi un pazūd tas viss, jā, gaišie toņi. To var izmantot portretos diezgan bieži, tūlīt es pamēģināšu parādīt šo visu. Atvainojos par nelielu bardaku manā darba galdā. Nebiju sagatavojis to, ko man vajadzēja. Tā. Pieņemu kā šeit te. Un kā haiki varētu teikt šādu te bildi. Tūlīt ieradīšu jums kadrā. Tātad gaišie toņi. Mēs redzam, ka būtībā varētu teikt, ka šī jau ir uz robežas, ka viņu pārgaismos. Šāda bilde. Bet vairāk vai mazāk viņa tomēr ir smuka un pievilcīga. Starp citu, šis viss notiek man ne pa visu ekrānu, līdz ar to man grūti pozicionēt, kur kas atrodas. Šī ir tikai mana daļa ekrāna. Laikam, Full HD man ir bišķi vairāk. Bet visādā ziņā tātad nākošā nedēļa skatāmies uz gaišiem toņiem, kā arī vairāk portreti. Jā, mums bija visai jautri un dažādas bildes jau. Starp citu, diezgan dīvaini skatīties sākumā krāsaini, tad melnbaltaini.
kaut kas baigi traki paliek. Un kāda vēl interesanta bilde no šīs sērijas? Šī man nevisai patīk, bet meitene ļoti smuka un pievilcīga. Un ļoti jāltra starp citu. Šī te vēl smuka bilde. Kā parasti mēs redzam acīs fokusējamies uz acīm fotosesijā un novirzam bišķi no centra. Tas arī būs viss šai nedēļai. Paldies, ka skatījāties un visu labu! Atā!